Nu, bet gal galā, cik tad saņem koru vadītāji? Nu, kādas ir tās algas, tā Man ir saucamās? ļoti, tas tāds, kā tagad saka, sensitīvs jautājums, jā. Bet es gribētu teikt, ka tā alga, ir zem minimālās algas valstī. Tas ir tā godīgi, jā. Protams, varētu teikt, tas jau nav pilnlaika darbs, bet tomēr mums jārītinās, ka tie visi ir augsti izglītoti cilvēki. Jo es strādādams muzikas akadēmijā, jau kopš 1987. gada izglītot jaunās diriģentus, tomēr cenšos viņu motivēt profesionālam darbam ar savu meistarību, nevis amatieru darbam, jo visi šie cilvēki ir izgājuši visaugstāko kordiģēšanas izglītību, lai varētu strādāt savu darbu. Mums pat ir prasības Rīgas pilsētā, prasība, ka jābūt augstākai muzikālai izglītībai, lai vadītu amatieru kori, un tāpēc jau mums ir tie sasniegumi gan individuāli, gan arī dziesmu svētku telpā. Tās augstās kvalitātes iespējams tikai ar augstiem skolotājiem, ar raudas skolotājiem, šī gadījumā kordirģentiem. Un tāpēc tā alga, zem minimālās algas valstī par kolektīvu vadīšanu laikam nav tas, ar ko mēs varētu lepoties. Taču nedrīkst būt zem minimālās algas. Nē, redziet, tas ir tas stundu darbs. Tur ir mazliet tas viss sakārtots tā, ka drīkst. Un tas visi tiek aprēķināts darba stundās, un, protams, katra pašvaldība arī izrēķina savas iespējas un saka, tad jūs nostrādājat tik, mēs jums varam tikpat tik samaksāt. Un nekāda mehānisma nav, lai mēs to varētu iespēdot tā, ka visiem būtu jāmaksā vienādi. Vienīgais mehānisms būtu šis paritātes princips, ka valsts samaksātu noteiktu daļu procentāli, piemēram, 50% algas apmaksā valsts un pieprasa no pašvaldības tos otrs 50% samaksāt. Un tad vienējās par šo algu skalu, kāda viņi būtu, teiksim, adekvāta arī mūsdienu dārdzībai un inflācijai un visām citām lietām. Un tad jau, man liekas, ka arī tas kadru jautājums ātri atrisinātos. Jo patreiz mēs esam nelielā, jau var teikt lielā krīzē ar to, ka mums tie jaunie kadri nemaz tik ļoti nenāk iekšā. Jo tur jau tā lieta, tas ir tā kā, kurā pirkstā grib, kaut kas nenotiks šī gadījumā, un tieši tā, ka tā alga nav tik pievilcīga, un var pārmest diriģentiem, ka viņi strādā 2, 3 un 4 koriem, bet tad jau viņi tikai knapi sapelna to 1000 kopā. 7 koras, vai ne, tu esi pārskrējies? Un tā vairs nav kvalitāte, un tā vairs arī dziedātāja attiecības bojājās, jo, protams, ka jāsaka, jau dziedātāji īstenībā ir ļoti arī tādi, viņi ir diezgan neapmierināti, ja tas diriģents strādā daudziem koriem, jo viņi grib, lai tas diriģents ir viņiem tas vienīgais. Tā kā greizsirdība. Jā, pareizi. Man pietrūk šis vārds, jūs pateicāt priekšā. Tā ir tā greizsirdība. Tā ir ļoti tāda patīkama greizsirdība, ka viņiem tiešām gribās savu diriģentu vai savu kolektīvu vadītāju. Es nerunāju tik par koriem, tas pats jau dievu kolektīviem pūterķestriem, ka tas diriģents vai tas vadītājs viņu cilvēks, tas tētis, mamma vienā personā, tas draugs un uzticības persona. Un ja viņš ir vairāk sadalīts, tad, protams, ka ir zaudējumi, protams, tie ir tādi morāli zaudējumi, kurus cieši gan pats koris, gan arī pats cilvēks strādājot šādā režīmā.